Labs rīts, skaists rīts ar tēju vai kafiju no Rocket Bean, un diena var sākties. Austram Baltijas kauss, tas nozīmē, ka sacensības jau komandu formātā, 2 sportisti pret 2 sportistiem sacentīsies ar mērķi noķert vismaz pa 1 zivtiņu vairāk nekā pretinieku komanda. Tādas cīņas mums būs veseli 21, 2 dienu garumā. Šīs sacensības notiek ar lielu mūsu draugu un atbalstītāju atbalstu. Galvenais atbalstītājs Osram, kas nodrošinās lieliskas balvas labākajam trīniekam. Mums ir atbalstītāji no Mežpils, Baltic XL, lielais loms, kas informē par makšķerēšanas sportu un makšķerēšanu kā tādu. Barbecue, jāsaka tā, ka lieliskas balvas, lielisks balvu fonds, fantastiski laika apstākļi, un zivis jau gaida, un makšķernieki jau gaida, ka varēs sākt. 2 dienas mēs cīnamies viens pret otru, lai noskaidrotu 6 labākās komandas, kas tālāk spēlēs playoffos un cīnīsies par Osram Baltijas kausa ieguvēju titulu. Labrīt! Konnichiwa! Ivo Sans un Renārs San. Komandas sacensības. Jā. Osram Baltijas kauss. Ar ko jūs sāksiet? Kas būs jūsu izvēle šodienai? Kas būs pirmais māneklis, kas lidos ūdenī tev un tev? Sofija 1.6. Sofija 1.6. Zaļā krāsā. Ok. Rūnīs. 2-2. Labi. Šis kungs kopā ar Andi no Mēs zivīm. Jā. Reinītis. Un jāsaka tā, ka man liekas, ka visu komandas turnīru vēsturē ir 3 tādi galvenie tādi dueļi vienmēr bijuši. Mēs ar Anatoliju, tu ar Andi un Fjodorovi. Jā, ir tāda lieta. Un mums tā vienmēr tā cīņa, un man liekas, balvas, jeb tituli arī tā ir sadalījušies starp mums šīm 3 komandām. Nezinu, statistika neesmu skatījies, bet tā varētu būt. Jautājums tev tāds, kas ir jūsu komandas panākuma pamatā? Jo jūs vienmēr esat cīnaties komandu turnīros ļoti pa augstām vietām. Zinu, man liekas, vienmēr ir bijis tā, ka viss sarežģītais ir ļoti vienkārši. Vienkārši tā ir savstarpēja uzticība un dalīšanās it visā. Sākot ar mānekļiem, kātiem, vakariņām. Nu, vienkārši savstarpējā uzticēšanās. Un jūs zinat viens otru jau no seniem laikiem, vai ne? Jo daudzi jau saka, Andis tāds, Andis šitāds, bet īstenībā ir, ja tu zini otru cilvēku, nu pieņem viņu. Man ir priekšstats tāds. Tu esi Anda kakls. Kā vajag tā pagroza, Andi. Bet kādā ziņā būs foršas cīņas? Andi, tu pats zini, Andi vienmēr ir visādi izgudrojumi. Nu, vienkārši tos izgudrojumus vajag uzklausīt un tad pašķirot, nu, kuri nebūtu īsti riktīgi un kuri būtu, un viss notiek. Super. Tiekamies sektoros, jo mēs spēlēsim katrs ar katru. O, tas ir pats foršākais. Jā. Labrīt, Kasīt. Labrīt. Šī ir komanda, kas ļoti regulāri spēlē finālos komandas cīņās. Un mēs arī iepriekš jau ar Reini runājām, kad ir 3 komandas, kas, man liekas, ir uzvarējuši šo kausu no mūsēm, kas regulāri šeit piedalās. Jā. Tātad jūs ar tēvu, tu esi ar Anatoliju un Reinis ar Andri. Jā. Jūsu panākumu pamats. Komunikācija, mānekļu izvēle, pieredze, kas ir tas, kas pats svarīgākais tavuprāt komandu cīņās? Komunikācija. Jo bez komunikācijas viens otru tu jau nesapratīsi, ko dara tavs pārinieks. Pārinieks ķers, tu stāvēsi, tēlosi, ka tu ķer. Un ja jūs starpā nekomunicēsiet, tad tu varēsi tēlot, ka tu ķer līdz dienas beigām. Tad, principā, pie pareizās komunikācijas arī nāk tas rezultāts. Mānekļi tas ir pats pēdējais, es teiktu. Man liekas, ka mānekļi šobrīd ir gan visiem, visi. Jā, jo visiem viss ir vienādi, visi visu redz, visi visu zina, un mēs neviens no otru neslēpjam tos mānekļus. Tavuprāt, 3 stiprākās komandas šodien?
to nosauci. Bet nē, šajā cīņā no pagājušā gada vēl piedalās Rudis ar Raimondu. Viņus izslēgt nevar, jo pagājušā gada bija 3 komandas, kas 2 dienu laikā noķēra 200 plus zivis. Tie bijāt jūs, Raimonds ar Rudi un mēs. Nu, principā es likšu likmes uz šīm 3 komandām. Tiekamies pie dīķa. Pirmajā iegājienā. Mēs sākam. Ar ko sāksiet? Kas būs pirmais māneklis, kas lidos te ūdenī un te ūdenī? Noteikti būs atšķirīgi, bet man Runīs... Dzelzs, jā. Runīs 1,8. Runīs 1,8. Un tu parādi savu taktiku, kā tu parasti izvēlies mānekļus. Šī ir īpaša pieeja, kā izvēlās mānekļus. Raimonds Kinerts, kamēr kā aizsirās. Apakšējais, jā? Jā. Iedūrās tev rekur šitais te, arī Runīs 1,8. Bet tā kā jums jāsāk ar atsevišķiem. Tad tev būs jāmāk. Man būs cita krāsa. Viņš sāks. Tā, kungi, tiekamies pie dīķa. Pavisam drīz komandu cīņas. Man liekas, komandu cīņas vienmēr ir tādas ar foršu tādu gaisotnu un visu pārējo. Būs interesanti. Labrīt, Dace. Labrīt. Ir komandu turnīrs, un man liekas, komandu turnīrs ir tāds, ko pārsvarā ļoti daudz gaida. Un komandnieks mums jau ir ar 7 vai 8 gadu tradīciju. Tavs pārnieks, ar ko tu cīnīsies, cik gadus jau kopā jūs spēlējat? Nu, nezinu, man liekas, kopš pirmajiem mačiem mēs arī esam kopā. Imants tur vēl krāmējās. Jums ir sadalīta taktika, kurš ko darīs, kā ķers? Jā, mums viss jau ir sadalīts. Es nešaubījos. tad varbūt pačuksti. Pirmais iegājiens. Ar ko sāksi tu un ar ko sāks Imants? Es sākšu ar to, ko parasti. Imants sāks ar īpaši. Slēpenā informācija. Mēs pirmajā iegājienā nespēlējam viens pret otru. Tagad tu vari pačukstēt priekšā. Kas būs tas ar ko parasti? Runīs? Jā. Runīs 1,8? 2,2? Nē, 2,8 šoreiz. 2,8. Jā, pēc koču norādījumu vēl. Lieliski. Lai jums izdodas, tiekamies pie dīķa, jo katra komanda spēlē ar katru. Būs interesants cīņas, fantastiska diena. Tiekamies Ostram Baltijas kausā. Jā. Pagaidi. Fotogrāfs. Mums galvenais fotogrāfs. Šodien fotogrāfs. Mārtiņ, milzīgs pirmkārt paldies, ja tā nopietni, milzīgs paldies par atbalstu. Jo, man liekas, tavs pirksts arī bijis klāt, lai Ostrams ienāktu ārējā sportā. Bišku citu. Tā kā par to liels paldies. Ātrais jautājums. Ar ko sāksi? Mēs kā glāšķoņi pūtāji, mēs pūtīsim labi. Nē, ja nopietni, tad visticamāk ruņka. 1,8 ruņka. Jā, tas būs tas, kas... Un ar ko sāks tavs pārnieks Viktors? Viktors, godīgs kāds pagaidām vēl nezinu, bet es liecos, ka viņš ies uz ruņku arī. Tātad tas nozīmē, atšķirībā no iepriekšējiem Dāces un Imanta, jums nav taktika izstrādāta, jums nav skaidrs, ar ko mums nekas nav izstrādāts. Un jums nav skaidrs, pret kuru pretnieku. Bet mums pirmais iegājiens ir sektorā pie Mēniķa. Lieliski. Un tāpēc arī ātrs māneklis, ātrs šūps, ātrs animācijas. Tad varbūt nevis 1,8 runka, bet 2,8. Nē, 1,8. Labrīt visiem! Prieks jūs visus redzēt, prieks jūs visus sveikt Ostram Baltijas kausā, kas ir komandu turnīrs. Mums ir 22 komandas no 3 valstīm – Latvijas, Lietuvas un Ukrainas. Visiem veiksmi, tiekamies pie dīķiem un godīgas un foršas cīņas. Raims aiziet. Zivs. Jā, brīvoši tur kukai. Jā, visa brīva. 2-2. Baigi pepīts patīk, jā.
Zivs. 5-3. Jā, viens. Kas šodien notiek? Zivs! Pirmā diena noslēgusies Austram Baltijas kausam. 12 smagas un interesantas tūres. Jāsaka tā, ka šī pirmā diena bija ar zināmiem pārsteigumiem. Strādāja šoreiz vairāk citi krasta nekā iepriekšējās reizēs un strādāja labi. Un bija arī rezultāti, kur uz komandu bija pat vairāk kā 20 zivis 20 minūtēs. Un tās cīņas bija spraigas. Bija atkal, kur jāatrod, bija atslēdziņi, kā pierunāt to grūto zivi, un kur bija atkal jāmāk ķert daudz un regulāri. Kādā ziņā mēs rezultātu šobrīd apkopojam. Pēc pirmās dienas mēs zināsim, kas ir tie līderi, kas šobrīd izvirzīsies vadībā, bet nekas vēl nav beidzies. Rītdien 9 stūres, un tad tikai mēs pavalkam svītru, noskaidrojam 6 labākos, kas tālāk spēlēs finālos. Tā kā viss vēl ir priekšā, jo rītdien būs atkal cita diena. Tiekamies pavisam drīz, jau rītdien Austram Baltijas kausā.